Paskaties, kādi cilvēki sveiks, lai dzīvo Argentīna. Nu nosauļosies, no kā cigalāniņš brūna. Ciganāniņš, tā kā vietējā. Jā, nu kā tev gāja? Ko forši gāja? Kā Monolīts uzvedās? Ļoti labi. Mēs visi atpūtāmies. Jā, iekšā komentāri ticat, ka Monolīts uzvedās ļoti labi. Sauļojās ar savu sieviņu. Neticās? Būsiet veseli? Jā. Bet ne lai tā būtu. Labi. Kā tev darbiņi tev? Tu esi atpūtusies, kāpēc atpūtas darbiņi? Ļoti daudz ir pieteikumu sanākuši par šito pusotru nedēļu, var teikt, es biju projām. Jā, tā kā sūtiet pieteikumus. Ja nu gadījumā es neatbildu, tagad jūs esat iesūtījuši un nav atbildības nekāda, dot iesūtiet jaunu pieteikumu, jo man ir, es šodien esmu veikusi kaut kāds 100 zvanus jau, jā, es neteiktu. Kā tu veic 100 zvanus, kā tu atceries, kuram es zvanīšu, kuram neizvanīšu? Man teikt, šis tēmā es jau atzīmēju. Tā kā jā, ja jūs esat iesūtījis savu līzingu pieteikumu Evitiņā, viņa nav jums atbildējusi, nedusmojieties, atsūtiet lūdzu vēlreiz, vienkārši ņemat un zvanat, un viņa visu izdarīs online ļoti ātri, cik vien varēs. Jā, tā kā priecīgas svētkus, es atkal saku un rādu sirsniņu. Jā, kur mums jāsūt pieteikums, ātri parāda. Jā, Izvēlas mašīnu, ja nezinu, kuru mašīnu, tad spiežam auto līzings un pieteikties līzinga finansējumu. Jā, un nav obligāti mašīna pirkt no mums, lai saņemtu finansējumu. Var pirkt jebkurā vietā. Kur? Itālijā, Francijā, Lietuvā vai citā placī. Un Evita priekš jums aformēs vislabāko līzingu ar vislabākiem nosacījumiem. Tā parādīgs šī. Nē, es īkšķīšu, es neredzu, tā tikai sirds. Visiem čau!